Sveiki! Vai jūs varētu tā īsi pateikt, kas tieši ir MTG? Tātad MTG, jeb Modern Times Group, ir startautisks mēdīju koncerns, kurā ietilpst gan ētera, gan maksas televīzijas kanāli, gan arī radio kanāli, gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas. Un tā skaitā Latvijā koncernam MTG pieder šobrīd jau 6 televīzijas kanāli. Nu skaidrs, un kā ir mainījies šis projekts tagad, kopš LNT ir ienācis iekšā arī šajā visā kontekstā? Jā, kopš konkurences padome atļāva apvienoties ar LNT grupu, mēs esam nopietni strādājuši pie kanālu pozicionējuma, precizēšanas, pie raidījuma kvalitātes celšanas un pie jaunu oriģinālu satura radīšanas. Tā kā tas patreizējais rezultāts ir tāds, ka kanālos LNT un TV3 ir aptuveni par 20% palielinājies lokāli ražoto raidījumu apjoms. Bet gaidāmi daudz vēl jaunumu šoruden. Jā, būs tā kā arī vēl jauni pārsteigumi. Jā, kanālā TV3 tas lielākais šī rudens jaunums ir daudzsēriju detektīvu filma, ēnu spēles. Tāpat arī ticams, ka skatītāji ar nepacietību gaida šovu Saimnieks meklē sievu. Savukārt kanālā LNT ir gaidām patiešām daudz jaunumu. Tur skatītājiem piedāvāsim populāru zinātnisko raidījumu Galileo. Tas ir formāts, kas populārs visā pasaulē, tagad arī Latvijā. Tāpat arī sarunu šovu par attiecībām Precamies. Visiem tiem vientuļniekiem, kas vēl nav atraduši savu otru pusīti, ticams, ka šis būs interesants raidījums. Tāpat arī piedāvāsim jau no oktobra jaunu informatīvu izklaidējošu raidījumu Labvakar Latviju, un pie skatītājiem atgriezīsies ikvakaru ziņas 6. Nākamā svētdien jau sāksies dziedāšanas savus ģimeņu. Kā nu bija? Jā, tātad jau nākamā svētdien skatītājiem piedāvāsim dziedošās ģimenes jauno sezonu. Tātad būs dažādi jauni gan šovi, gan mūsu pašmāja tieši vairāk visādi raidījumi, kas būs tepat veidot Latvijā. Es domāju, tas skatītājiem būs tiešām patīkams pārsteigums. Jā, protams, nav nevienam noslēpums, ka vietēji veidot saturs skatītājiem ir ļoti interesants. Un, tādēļ tas ir arī viens no iemesliem. Mēs vēlamies, protams, skatītājiem piedāvāt to labāko, ko nu varam, un lokālā satura apjoma palielināšana ir šī rudens plānos, jā. Tas ļoti priecē tiešām, bet gribēju pajautāt, vai pašmāju radītas lietas, seriāli, vai tas izmaksu ziņā ir dārgāk, vai tas ir tā kā lētāk sanāk telekompānijām? Jā, tieši tas, ka vietēji saražot produktus maksā daudz dārgāk, ir iemesls, kāpēc šo produktu ir tik, cik viņu ir mūsu tīklā, un pārējā laikā mēs piedāvājam citu valstu produktus, jo salīdzinoši tās cenas var būt no 5 līdz pat 10 reizēm lielākas lokāli ražotai produkcijai nekā, piemēram, Holivudā producētam seriālam vai filmai. Un tas iemesls ir ļoti vienkāršs. Pieņemsim, Holivuda uzproducē seriālu CSI un pārdod šo produktu visā plašajā pasaulē. Savukārt mūsu piemēram, seriāls Ugunsgrēks, kas Latvijā ir absolūts hīts, diemžēl uz Ameriku mēs viņu nevaram pārdot. Īstenībā tiešām, diemžēl, jo manuprāt, ļoti daudz skatītāji ir iemīlējuši, un jā, es domāju, ka Amerikā viņi saprast noteikti arī cilvēkiem patiktu, jo tiešām viņš ir ļoti labs. Tā ir tā lokālā satura unikalitāte, ka teiksim, tajā pašā Ugunsgrēkā ir visu zināmi aktieri, visiem zināma vides, situācijas, aktualitātes, un tas ir tas iemesls. Jā, Latvijā esam vienīgie runājam latviešu valodā, bet es domāju, ka ir tiešām ļoti daudz šobrīd arī tas materiāls mūsu pašu valodā un mūsu pašu seriāli, ar kuriem mēs varam lepoties un priecāties. Un tā kā paldies jums liels par sarunu. Paldies jums!